Bet Ketija pabija Rīgas Dinamo after partijā un skatāmies, kas tad tur iznāca no tiem hokejistiem laukā. Kāds ir jūsu, varbūt, spilgtākais brīdis šajā sezonā? Tas, kur bija varbūt kāda asara pat acīs, vai tieši otrādi kaut kas smieklīgs? Nu, bija daudz visādi momenti. Pēdējais moments, kad Trotters iedeva pasu Lokomotīvas spēlētājiem, lai tas iziet 1-1 ar mūsu vārds un pielikt punktu. Tas kaut kā man līdz šim brīdim stāv vienmēr acīs. Tas bija, viņš nospēlēja ļoti labi visu to sezonu Trotters un tā, bet tas vienkārši parādīja, ka dzīvē ir balanss. Kaut kā 1, 2, 3 un tik pielikts pēc 3 stundu ilga mača, tik pielikts normāls punkts. Tas kaut kā palikt atmiņā. Domāju, ka pirmie vārti noteikti Habārovskā. Tas tāds patīkams moments bija. Patiesībā jau tie tādi brīži ir, jo ņemot vērā, ka man ir īpaši tete jāstrādā ar mūsu leģionāriem, tur ir zila brīnumi, katru dienu ar viņiem notiek. Bet tīri personīgi, manuprāt, ka emocionālākais gan personīgi man, gan visai komandai, gan arī, manuprāt, visiem līdzjutējiem bija tas, kad 6. spēlē mēs tajā papildu laikā Maskavas Dinamo uzvarējām. Tad vienkārši bija tā, kad emocijām vienkārši ļāvām vaļu un viņas varbūt citreiz pat neadekvāti plūda ārā, bet kaut kas tāds notiek vienreiz dzīvē. Priekš manis spilgtākais moments noteikti bija spēle pret Maskavas Dinamo. Man bija liels gods spēlēt pret Petrovicki. Ne šo, bet otru brāli. Viņš ir daudz labāks. Viņš arī izskatās daudz labāk? Vai viņš ir blonds? Nē, viņam ir bērnu seja. Skaistalīgs. Okay. Noteikti uzvar mājās pret Maskavas Dinamo. Es biju tik satraukts un fani bija vienreizēji, un es gribētu, lai to sajūtu es gūtu katru dienu. Šogad bija pāris tādi baigie momenti, bet tās par to, ko visi droši vien saka, par to momentu, man bija tā, man tīri iekšējā sajūta bija tāda, jo tas viss, tā sērija pret Oļega komandu gāja tādā transā, man vismaz viss pagāja tādā pārcilvēciskā, gan arī saspringumā, ka tas, kas notika, tas atsvabinājums, kā tas īstenībā jau viņš bija tieši tā, kā tādās reizēs jānotiek, kaut kādam tādam jocīgam nedaudz un viss ir kārtībā, bet man bija iepriekš kaut kā tādas spēles, kad es lēkāju, bļaustījos, tur situ galdu lauzu, tas bija kaut kad iepriekš sezonas vidū, kad regulārajā turnīrā šeit bija, tas bija tik ļoti laikam koncentrējies tajā lietai un mēģināju viņiem palīdzēt, ka jā, paldies. Vai tu atceries šajā sezonā pirmo spēli, kad tu sāki intervēt hokejistus un tagad jau sezonas noslēgumu? Varbūt dažos vārdos var pastāstīt, kā tev gāja un kā tev izdevās. Manuprāt, tev izdevās hokejistus atkausēt viņu tās, skarbās sirdis un dažreiz pat viņu pasmaidīja. Paldies, gāja, protams, visādi. Ja, kā es vienmēr smējos, ka man prasīja, kā šodien spēle, es teicu, ka mani panākumi ir tieši atkarīgi no spēles panākumiem. Ja mēs zaudējam, tad arī man intervijās iet sliktāk. Ja mēs vinējam, tad, protams, visi ir priecīgi runāt un iet labi. Ja godīgi, tas stresa līmenīts man šķiet tā arī nemazinājās sezonas gaitā. Tāpat jau es uztraucos par katru spēli, bet, protams, tā ir liela atšķirība. Ja es aizēju pirmajā spēlē, kuras varbūt dažiem sejas tikai dzīvē pirmo reizi ieraugu, kuras esmu skatījusies tā bilde, tāda un tāda, numurs tāds un tāds, vārds uz vārds. Un tad es ieraugu, ka viņi visi nāk un man tagad tas viens ir jānoķer. Tas bija tāds papildu adrenalīns, bet, sezonas beigām, protams, tur jau atkal cits satraukums varbūt. When the sun bites, when it's safe there, starlit billows start to spread. Fancy clothes, words on the mannequin, yeah. So there's never ever trace of red.
Vai tev ir padomā kaut kas, kā tagad atpūsties? Kā vispār hokejs atpūšās? Guļ no rīta līdz vakaram, lasa grāmatas, vai klausās mūziku, vai iet balēties? Kāds tev padoms? Noteikti sākumā ir jāizbalējās, bet man vēl nebeidzās sezona. Tāpat kā Robertam, man rītdien ir no rīta vēl treniņš. Tā kā beigsies, tad es nezinu, noteikti pirmās dienas noteikti jāizguļās kārtīgi. Jā, man ir padomā neliels Disneyland kruīzs kopā ar bērniem. Domāju, būs jautri. Un kā tev? Golfs, ūdens, alus un atvaļinājums. Es turpināšu dziedāt. Vai tu gribētu ciemoties manā raidījumā un kaut ko uzdziedāt? Jā, protams, es gribētu. Tātad tu apsoli. Jā, es nākšu pie jums ciemos kaut ko uzdziedāt.